1. aprīlis man, kā lielam vairumam cilvēku, nav tāda pat laimīgākā diena, jo bērnībā es biju diezgan lētticīgs bērnelis. 3, 2, 1 un... Zūd ticamības moments. Mēs esam atpakaļ. Šodienas plāns gāja. Es teiktu, ka tā negaidīti ir pulkstens 5:30. Iespējams. Man ir pulkstens uz rokas. Nē, ir 7:45. Vai oriģināli mēs gribējām ap šo laiku jau būt būt galā ar šo? Varbūt, bet es pirms tam, mēs filmējam vienu citu video, kur mēs taisījām pavasara kokteļu receptes. Kā tu taisīsi kokteļu receptu, nenogaršos viņu? Tad tā nevar. Tā nevar. Mums aizgāja pavasara kokteļu sesija. Jā. Un tagad mēs esam šeit 6, vai drīz jau rietēs saule un paliks tumšs. Jā. Tādēļ šis video varbūt neradās struktūrā, kā mēs bijām domājuši, jo oriģināli mēs taču nopirkām tādus māla podiņus. Kur mans podiņš? Tur lejā stāv. Jā. Nopirkām māla podiņus, gribējām pirmajā video daļā apgleznot viņus, otrajā video daļā sastādīt lokus, jo pavasaris nāk. To vajag. Vajag lokus uz palodzēm. Vitamīni. Jā. Vitamīni. Bet, paliks tumšs, kā mēs apgleznosim, mēs sākumā sastādīsim sīpolo lokus čopsītī, podiņā, un pēc tam iesim iekšā, kur varēs izslēgt gaismu un apgleznosim to puķu podi. Vai arī, ja mums liekas, ka nepaliek tumšs, varam jau palikt te. Es nezinu. Jā, skatīsimies, kā tajā kamerā te iet. Bet vispārīgi... Pastāst no sākuma labāk par savu kūdus piedzīvojumu mājās. Kur mēs esam? Mēs esam Viskaļu puķēs, Jelgavā. Te ir puķa audzētāji. Ja kādam vajag vasaras puķus tādus droši, nākam. Kur tie paši sīpoli palika, kurus mēs gribējām stādīt? Kaut kur tavu mamīti viņas te nolika. Noslēp. Daudz jau mums nedeva to pašu labumiņu, bet viņš viņu piešķīra. Tu nevajadzēja tiem sīpoliem nogriezt nost kaut kādu to mazu daļiņu? Tā kā apakšiņu. Man liekas, ka vajadzēja pagājušajā gadā tieši stādīt. Es zinu, ka lieliem sīpoliem tā varētu būt. Mazliet augšu laikam nogriež nost. Jā. Bet jā, tiem, kas mūs neredz, bet klausās, mēs šodien stādīsim sīpolo lociņus, lai mums ir mazi lociņi uz palodzes. Man liekas, ka viņam augšu nogriež nost. Širā? Es nezinu. Lai būtu. Es ņemšu tās dārznieku šķērs. Tās ir tieši tās pašas. Un oriģināli mums bija doma, ka mēs šodien varētu stādīt sīpolu lokus. Un tā kā no sīpoliem nāk asars, un tā tempa, ko mēs runātu, būtu tik muļķīgi, ka pilnīgi raudāt gribas. Vai šādam arī tie teikt? Es nezinu. Es teiktu, ka jā. Tu saki. Es nezinu. Varbūt arī nē. Tur jau tieši nāk lociņš ārā. Es tā nedarītu. Tad negriez. Es nezinu. Daigi nav blakus, viņa nezinās. Jā. Bet beigās tā tēma bija, tik muļķīga, ka mums patiešām arī asara noticēja, tāpēc mēs izdomājām, ka mēs runāsim par kaut ko citu. Varbūt jūs jautāsiet, kas ir tā cita lielā tēma, ko jūs runāsiet šodien? Un es atbildēšu, tēmas nav. Tāda viena konkrēta. Tēma nav, tēma ir pavasaris. Jā, bet viss ir pavasaris. Es teiktu, ka visu varētu paraksturot zem pavasara. Lai gan tagad es sāku domājot, īsmāk, kad visi, kas te apkārt staigā pēc tiem sanusām, dzird, ko mēs runājam. Tas tā muļķīgi. Tas nekas, kādu brīdi. Padzirdēs un tad nedzirdēs. Jā. Bet šodienas plānā, pirmo plānu punktu pierakstīja Justīna, tur ir rakstīts aprīļa joks. Vai tu varētu lūdzu precizēt? Nē, bija domāts tā, no manas perspektīvas tieši skatoties. 1. aprīlis man, kā lielam vairumam cilvēku, nav tāda pat laimīgākā diena. Jo bērnībā es biju diezgan lētticīgs bērnelis. Jā. Un mani varēja apmuļķot ar, pat nepārāk radošam cilvēkam bija jābūt, es teiktu, ja. Bet mans brālis un mamma bija diezgan radoši tajā ziņā. Viņi to mēģināja apmuļķot katru dienu? Mēģināja diezgan bieži. Un nav tā, ka man ir ļoti labas atmiņas no tieši 1. aprīļa jokiem. Bet tad pienāca... Zini, tādas vienkārši tādi muļķīgi joki, kur liekas tiešām pēc tam, kad tu otrais padomā, liekas, ka, tu vispār sāc apšaubīt sevi, savas spējas. Kādi joki? Kā tev izjokoja? Brālis vienkārši mēdz. Es tagad tādus konkrētus piemērus nevaru uzreiz izdomāt, bet zinu, kad māma un brālis bija tādi lielākie, tādi, kas zvanīja skolas laikā, kaut ko stāstīja, un vienmēr es 1. aprīlī tam noticēju.
Un katru reizi it kā bija gatava no rīta, ka tā var notikt. Bet katru gadu kaut kā tāpat. Jā, bet pēc tam gāja laiks, gāja gadi, un es jau trenējos. Kādu trenējies? Uz tevi. Tas gan, jā. Jo man tieši pirmais saprotās to, ka Justīna kaut ko zvanīs, kaut ko viņi tur... Jā. Kaut kādi suņi atkal izmukuši no voljēra. Trešo gadu pēc kādas klausās, 1. aprīlis, Santa klausies, pats labu. Ātri skrien, suņi izgrēš. Un paši ir tāds, un Santa jau vairs netic, bet tas nekas. Vienos vārtos, vārdu sakot, vienos vārtos tā spēle. Pagaid, cik tavs sanāci? Es turbūt tur kaut kā tur loki man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bļā, es vienu vairāk tur dabūšu iekšā, es tev apsolu. Vienu vairāk kā man? Vai vispār vienu vairāk? Vienu vairāk. Zini, es domāju, ka tā sīpo loku stādīšanai ilgāk laiku mēs jau sastādījām visvienīgais. Nē, tur jau ir daudz nianses. Mēs viņus varam apūst ar ūdeni. Tu vari pastāstīt par to, kāds ir vispār auga dzīves cikls pavasarī, kas pavasarī nopērkams viskaļu puķēs, saprot? Tam jau nav jābeidz šeit. Jā, jo man pavasaris asociēs to, ka vajadzēja nākt mājās no skolas un podot puķis atraitnītes ir pirmās pavas puķis. Un, ja es gribēju tikt ar tevi spēlēties, tad man vajadzēja fiks saprot, tā kā kādas tur dzīvniecības, piemēram, trušus, un tad nāk tev palīgā. Jā, nāk pie saunas podot puķis, un tā, ka mēs... Sakrāmēt busiņā, drīzāk. Sakrāmēt busiņā vienmēr bija tas pēdējais mirklis, ja mēs nevaram iet ārā, tad Andris liek Santai sakrāmēt puķis busiņā priekš nākamās dienas, un tad labi, ejam krāmēties, kastīties. Tā bija kaut kā. Salasīt puķis, lasīt puķis. Tas bija kaut kas. Bērnības atmiņas, bērnības nostalģija. Bet zini kā, es tā ātri, kamēr mēs runājam, mums ir kautīti ar random veciem sirbu žurnāliem. Jo īstenībā tā tagad domāju, nekas, ka man ņiekt kūdrā, tikko viss izliksimies, ka tas nenotika. Tas nenotika. Bet, pasēšu tam pat vienam apakšā ir, ka tu vari pasūtīt tā kā bildu telefonā. Ak, Dievs. Cik viņi maksāties? When I'm gone, Eminem. Oh my God. Un 60 centīmi. Bet, un mums ir, sīrums bija liela daļa no mūsu bērnības, es teiktu. Un tāpēc es domāju, mēs pa laikam šajā epizodē varētu izpildīt kādu sīrups testiņu. Jā. Sākam. Ok, ņemsim pirmo. Kā piepildīt savus sapņus? Labi, tas nebūs tests droši vien. 2009. gada žurnāls. Parād to vāku. Tā ir Selena Gomez virsū. Fantastiski izpildās. Roberts Patisons un Dakota Fanninga. Kur mēs viņus paņēmām? Kur tu viņu dabūji? Pasaki viss realistiskāko veidu, kur dabūju šo žurnālu. Man stāvēja kastē uz skapju. Bet kur tu viņu oriģināli dabūji? Paskastītē. Protams. Kur mums paskastīt? Zielas. 100 metri no mūsu mājas. Tas bija vesels piedzīvojums. Jā, tas bija paskastītē. Jā. Tā, atvērsim kādu testiņu. Uzlīmte ir izplāsta, mēs nezinām kādu plakātu un kādu uzlīmu nāc klāt žurnālam. Kur ir? Kur ir? Es esmu apvilkos pilnīgi pareizes atbildes. Vai jūs es tev lasīšu, un tev būs jāpilda. Tātad, kāds ir tavs ballēšanās talants? Tur ir varianti vai nav? Tas ir testa nosaukums. Tas ir testa nosaukums. Ok, pirmais. Tuvojas ballīte. Un tu, jau vairākas nedēļas es aizņems ar ballītes plānošanu un organizēšanu. B, jau sen pārcelās savu garderobi un domā, ko vislabāk vilkt uz šo tusiņu. C, vēlies uzzināt, kas ir lūgto viesu sarakstā, lai zinātu, ko gaidīt no pasākuma. D, nekavējoties pielādē savu MP3 playeri ar labākajām ballīšu hitiem, kas varētu noderēt tusiņā. Varētu būt tāds stabils B ar tādiem 5% D klāt. Ja es, piemēram, ņemsim... Playeri, ja? Playeris, ne playeris, jā, playeris. Bet vienkārši... pirmais, kas man ir, man vienmēr būtu... Jāizdomā, ko vilkt, galvā outfits, jā. Kur mēs ejam? Kas tā par vietu? Vai tas ir koncerts, vai tā ir ballīte, vai tā ir dzimšanas diena? Un tad nākamais, kaut kādas dziesmīs man varbūt nāktu asociācijas. Jā, es pirms tiem 15 gadiem arī apvilku B. Tā kā smart minds, think alike. Jā. Cikos tu parasti ierodiet? Lai gan tagad tomēr, man liekas, būtu C, vai uzzināt, ka es vēl pa cilvēkiem tur būs, jo nedod Dievs, es tur nevienu nepazīšu, nemaz neiešu savu kāju, nemaz nespēru tur. Jā.
Ok. Otrais jautājums. Cikos tu parasti ierodies ballītē? Es nemāku lasīt. Ne pārāk agri. Lielākoties ballīte jau rit pilnā sparā. B. Esi klāt jau pirmajās minūtēs, jo ballīte notiek pie tevis mājās. C. Nav nozīmes, cikos tu ierodies, jo visiem tāpat ir skaidri zināms, ka ballīte pa īstam sākas tikai ar tavu ierašanos. Tik konfidenti es nebiju. Ne? Un D. Vienmēr laikā, jo jāievērtē sanākušie cilvēki, lai neko nepalaistu garām. A un B kāds bija vēlreiz? A. Ne pārāk agri, lielākoties ballīte ir pilnā sparā, un B. Esi klāt pirmajās minūtēs. A. A būtu tā kā mans, jo es neesmu tik konfidenti, kad es teiktu, ok, visa ballīte sāks tikai tad, kad atnāku es. Jā. Ja mēs nāk divi tā, labi, jā, tad varbūt būtu pārliecinātāk, ja. Bet laikam, ja es ietu viena, tad es vienkārši tā. Tā, brīvajā režīmā. Jā. Es oriģināli, man bija 10 gadi, kad es šo pildīju. Sākumā es arī apvilku A, un tur es viņu nosvītroju, un beigās esmu apvilkusi D, kad es vienmēr ierodos laikā, jo jāievērtē cilvēki. Protams. Jā, es domāju, ka 10 gadu laikā es diezgan bieži apmeklēju, dažādas saviesīgas pasākumus. Saviesīgākie pasākumi bija kaut kādas mūsu dzimšanas dienas, vārdu dienas. Jā. Domāju, ka tas arī viss. Tas arī bija tā, viss apstājas. Varbūt ar krustāvu jubileju, brālānu dzimšanas dienas. Jā. Tie bija svarīgi notikumi. Tie bija mūsu saviesīgie. C. Kāds C? Trešais jautājums. Uzreiz paskat. C. Kāds ir tavs raksturīgākais ballīšu apģērbs? Es baigi dzirdu. Vai nezinu, fotobieši? Es nezinu, vai jūs dzirdu. Švilpiens. Tagad noteikti kā vakara apkuras, sildīšana, sauna, vakara sauna. Siltumnīcas sauna. Un tad dažādas skaņas švilpo fonā. Jā. Varbūt jūs izstāstās tā skerība, viņš tāda zāģi īstenībā. Jā. Nu labi. Kāds ir tavs raksturīgākais ballīšu apģērbs? A. Kaut kas īpaši pievilcīgs. Ballītē tev ir svarīgi labi izstīties. B. Kaut kas vienkārši nērts, lai varētu justies tāpat kā vienmēr. C. Kaut kas praktisks, jo visu vakaru noteikti būs aizņemts un tev būs daudz darīšanas, lai viss noritētu gludi, kāds sakars. D. Kaut kas uzkrītošs, jo vēlies, lai viss to pamana un pievērš tev uzmanību. Jā, sapratu jautājumu. Jautājums ir saprasts. Jautājums ir saprasts, un atbild nebūs C. Atbild būs A. Es arī tā atbildēju. Jā. Super. 10-gadīgā Santa un 26 gadus vecā Justīna ar neko neatšķirās. Tā, 4. jautājums. Ballītes kulminācija vēl tikai priekšā. Kā to padarīt vēl iespaidīgāku? A. Tu zini ballītes veiksmes atslēgu. Īstais laiks izvilkt no plaukta karaoke diskus un saslēgt mikrofonus, lai jautrība varētu sākties. Okay. B. Tu saproti, ka šis ir īstais brīdis pievērst sev visu senākošo viesu uzmanību un novadīt kādu aizraujošu tusiņu spēli. C. Tev visapkārt notiekošais ir vienaldzīgs un tu esi iefiltrējies aizraujošā kompānijā, viss pārējais ir sekundārs. D. Tu uzlūdzi savu noskatīto simpātiju uz deju un iekustini visus viesus. Ballīte ir sākusies. Ok, daudz variantu. D ir pilnīgi skaidrs viens cilvēks, kurš tā darītu no mūsu draudzenēm. bet mēs parasti ne, mēs tās atturībnieces skaitamies. Es teiktu, kad ir A. Jā, karaoke, jā? Nē. Es varbūt gribētu. Ideālajā pasaulē. Es vienmēr ideālajā pasaulē domāju, ka karaoke tas būtu. Teorētiski es gribētu būt cilvēks, kas smuki dzied karaoke. Es gribētu būt cilvēks. Un arī ir tie video, kur tā kā smieklīgi. Jā, es tā kā smieklīgi. Es dziedātu vēl karaoke, izklausītos labi. Un es tur rakstītos. Es tur rādu kaut kāds burtus. Un visiem būtu tāds, jā, bet realitātē es tā nekad neizdarītu. Man liekas, tur būtu tāda šķība nots un nepatīkami visiem pārējiem, un es izvēlētos B. Tu saproti, ka šis brīdis pievērš savu sanākušo viesu uzmanību. Nē, es izvēlos to pa spēli. Tas ir tas pats B, jā. Jā,
Nu jā, tad spēle. Man bieži prātā, es zinu, mums bija viens brīdis, ka mēs vienmēr Rasputinu. Bija, katrā ballītē bija brīdis, ka mums bija tāds mīļie viesi. Mēs visi esam dejot Rasputinas deju. Jā. Bet tas bija, tas bija kaut kāds rituāls. Tas bija pirms pirts vai starp pirts kaut kādām reizītēm. Un kā kad pirms 2 gadiem tas Rasputina deja palika ļoti populāra TikTokā, un tur visiem teicu, es to deju reiz vērtām acīm var jau nodejot. Rasputin. Ok, 5. Kas tavuprāt ir obligāta ballītes sastāvdaļa, lai tā izdotos? A. Brīvi puiši, brīvs meitenes. Ja sanāk tikai pārīši, garlaicība garantēta. B. B. Mūzika. Kā lai citādi pārējie pārliecinās, ka tieši tu esi labākais kustību un deju plaču pārvaldnieks? C. Vismaz viens viesis ar izteiktu veselīgu humoru izjūtu. D. Bez gardām uzkodām un dzērieniem ballīti var arī neizdoties. Daudz variantu, bet šeit jau ir tā, kad ir grūti izvēlēt. Grūti, jā, jo tu redz visos tajos. Jā. Atšķirībā no dzīves posma arī, kurā tu esi. Jā, tas pirmais ir īpašs aspekts. Tas ir ļoti, tieši, jā, pirmais aspekts ir, atvainojiet, jā, bet mani uz ballītēm, kuri pārīši, ļoti bieži neredzēsiet. Jā, tā, var redzēt, bet es paskatītos. Ja būtu iespēja, es ielūkotos, kas tu tur būs pa cilvēkiem, jā. Bet tas jau nav pats svarīgākais, protams. Forši būtu, ja tur būtu kaut kāds baigais tur jautrītis fonā, kurš izklaidētu, jā. Un ja viņš būtu single vēl. Jā. A un C kopā, iespējams, es būtu tavā ballītē. Un D būtu laikam pats svarīgākais. Ēdiens, vai ne? Un alkohols. Bet kuru mēs mēģinam atmānīt? Varbūt līdz 18, es teiktu. Kāda līdz 18, kuru tu vēl mēģini apmaļķot? Jā, kad man vēl nebija 18, vispār tie grodīgie dzērieti neinteresēja, protams. Tā vecāki jau neklausās, šito var jau brīvi runāt. Varbūt. Bet, jā. Kur vispār tā brīvi runājot par ballītēm? Kas ir tev mīļākā uzkoda ballītēs? Un kas ir tavs favorīts dzēriens? Es teiktu, ka man ļoti patīk skrūve. Man liekas, tas ir mans favorīts dzēriens, jo man bija viens vismaz dzer džintoni, bet viņš tāds skābens vai rūgtens, lai es neatšķiru skābu un rūgtu atšķirību. Man galvā tas viens un pats. Bet es teiktu, ka skrūve, viņi vienmēr tik brīvi iet iekšā. Un no uzkodā man patīk ieradz maizītes kaut kādas, visādas maizītes. Man patīk maizītes. Es no tiem dzērieniem, es esmu baigi tā kā iespaidosies, man liekas, arī no tevis. Man tā skrūve, protams, ietu tā, kas mērēts. Bet vienīgi tas, kad oriģināli, ja būtu atkal cita, piemēram, dāba man blakus, es arī piekristu to rumu ar kolu dzert. Es piekristu. Rumu ar kolu? Jā, bet tāpat, vieglāk iet iekšā tomēr tā pati labā skrūvīte, jā. Bet, ja nav, tad droši vien vienkārši no viņai tāda lielāka iespēja, ka nākamajā rītā man būs laikam slikti. Jā. Kaut kāda salkana piegarša un viss tas kaut kāds. Ja mēs darām mājas ballītē, kur pašam jātaisa dzēriens, man jāpateic, ka vienkārši, ir nenormāli simpli, vienkārši ieliešu nebija, lai jāpalsītu sulu un kaut kā tos. Bet, ja mēs jau krējam, tad Tom Collins ir mans pēdējā laika mīļākais. Viņš tik garšīgs. Bet īstenībā arī tas, ko tu šodien taisīji mimosā, bija baigi labais. Jā. Es vienīgi nezinu, cik daudz tādu varētu izdzert. Jā. Bet viņš tā kā 1 vai 2 karstā vasaras laikā. Tādā brančiņā mimosas. Jā. Bet, tas nav tāds, man liekas, ballīši, kad visu vasaru normāli mimosas. Tas tāds vienkārši, kad ir karsts un tāds. Jā. Pagaid, un no uzkodām, un pa ēdieniem. Siera groziņi, protams. Siera groziņi. Jā. Man patīk tāds tur, vai maizītes, siera saltam, vai kaut kādas tādas, ka tu vari saēsties daudz. Zinu, ka tev vēl patīk, ka mūsu kaimiņu karbonādītes vienmēr. Protams. Tādas mazās karbonādītes. Kaimiņi iemīl mammas karbonādītes. Jā. Mazās karbonādītes, un jau vēl tāds mazs gurķītis kaut kur ir arī baigi labi. Pirmo zorti aiziet tas. Un veizirdziņš saldījā, vai ne? Jā, Jelgavnieki, kliņģerī vienmēr rada veizirdziņš saldījā. Viņi sapratīs. Visi tur nav 2 vārdi, bet tie, kas nav no Jelgavas, vienkārši Jelgavā ir deju kolektīvs veizirdziņš, viņiem pagodu ir tāds kliņģers, ļoti labs kliņģers. Ļoti labs. Vienīgais, kuru visi jelgavnieki zina. Tā ir mūsu tā kā tāda atpazīšanās zīme. Jā, galvenieka atpazīšanās zīme. Bet zini, kas ir veizirdziņš? Jā, savējais. Ui, es riktīgi iešaupuši to klucīt, man te vēl deg. Jā, viss kārtībā. Nākamais jautājums ir tieši kā zinādam. Kāda ir tava iecienītākā tusiņu uzkoda? A. Tu
nešņakstējies, jo baidies notraipīt svētku tāru par ēdienu. B. Kaut kas ātri sakožļājams. C. Čipsi, maizītes, viss, kas tiek piedāvāts. To es esmu apvilkusi oriģināli. Protams. C. Tu atsakies no visa, kas tiek piedāvāts, jo negribu, lai mutes mir pēc stiprām garšvielām, jo, kas varētu radīt nērtas situācijas. Protams, ja tur būs ķiploka mērcīte uz tā galda. Ja tur nebūs ķiploka mērcīte. Ja tur būs ķiploka grauziņas, es ņemšu ķiploka grauziņas, viņi pamērtiešu vēl tie ķiploka mērcīte, viens viņu ēdīšu. Jā, bet esmu oriģināli C apvilkus, kur čipsi, maizītes, viss, kas tiek piedāvāts. Es arī būšu tā, ka šņakstēsies. Nu, bet, ko? Grūti atturēties. Nu, arī priekš kam atturēties. Kāpēc izlikties labākam nekā tu esi? Jā. Nu, patiešām. 7. Ir gandrīz pusnakts. Ko tu dari? A. Esi čalojošā bariņā ar jauno simpātiju pie sāniem. B. Aizvien koķetē ar noskatīto simpātiju. C. Vēl neesi nokāpis no deju plača, ko atklāja balītes sākumā. E. Esi ieņēmis vietu kaut kur maliņā un aizrautīgi čalo ar saviem dombiedriem. Bļāns, es baigi kaut kā koncentrējos to, kad es nebūtu A variants, ja? Un nebūtu D. Kas bija B variants? Aizvien koķetē ar noskatīto simpātiju. Nē, tas nav par mani. C? Nu, vēl neesi nokāpis no deju plača. Dejo visu laiku. laiku. C, jā. Arī atšķirībā, droši no kompānijas, ja, bet visticamāk, jā, nemelosim. Nemelosim, labi. C. A, fui. Kas? Es pastāstu to izreiz bija kaut kā zemapziņā ietekmēs manu viedokli. Es pastāstu uz nākamo ciparu. Man šreiz ir A. Tu jūties mazliet garlaikots. Ko nu? A. Ir īstais laiks vienai... Bet kāds ir jautājums? Tu jūties mazliet garlaikots. Ko nu? A. Bet kāds ir jautājums? Ai, es vēl tur kā fontē, tā fontē. Dzirdu, kā teica, fonā krāpiem malak taču kā. 2 minūtes mums augs palīga. Ko tu tur ļarkšķi? Nāc, malka pačkai piemest. Tas ģeļņiki gatavi, ja? Tā, tu jūties mazliet garlaikots. Ko, nu? A. Īstais laiks vienai pudeles griešanas spēlei. B. Visi jau ir mazliet iejutušies. Arī tu vari mierīgi uzelpot. C. Varbūt ir vērts izvēlēties kādu jaunu simpātiju, kas tev garlaicību varētu kliedēt. D. Sarunas ap šo laiku jau kļūst aizvien dziļāks un intīmāks. Kāda garlaicība? Ok. Jūs tā gribat to sieru salātu groziņus. Jā, bet zinot sevi pirms tiem 10 cik tur gadiem. Bet tagad nē. Jā. Bet pirms 10 es teiktu, ka tu atņemtu, ne? Nu jā, diemžēl, jā. Tu esi apvilkšs. Nu jā. Nu tādi jau. Tu jau arī biji tā pati, ne? Es biju arī abi apvilkusi. Lai gan es tāds... Tajā laikā kaut kā tas bija tāds un beigās varbūt iedos kādam klasbiedram puču zvaigā. Jā. Tad būs tāds... Un tad atcerēsies, jā, visu mūsu. Nu labi, bet tagad laikam es pat teiktu, ka pēdējais. Sarunas tiešām palika interesantāks. Jā, vienkārši bazarē. Tad tomēr to D, ja. Nu labi, apvilksim D. Bet savu laiku es noteikti stabili būtu ņēmis A. 4. klasē tu nebūtu 2 domajā, tur būtu tāds. Jā. A? Nās nekādu mīkstā. Tā. Es gribu redzēt D. Bet 9. jautājums un pēdējais arī. Ballīti jau aiz muguras. Ko tu izdari pēdējo? A. Apmainies ar telefonu numuriem un e-pasta adresēm un turpini iepazīt cilvēkus. B. Iečuksti savu telefonu numuru jaunie simpātiju iejausī. C. Nofotografējies kopā ar ballītes viesiem, lai vienmēr paliktu atmiņā šī vakara jautrība. Vai D. Pamodini uz sava dīvāna iemigušos viesus. Esmu tā kā kaut kāds introverts, ekstraverts cilvēks un arī atšķirībā ekstraverts ja ar saviem cilvēkiem. Ja es būtu ar saviem, tad es noteikti to bildi taisītu. Jā. Ja būtu tā kā tāda laba kompaška, tad laikam tā bilde būtu tas. Un tad ņemam to. Nu. Es arī apvilku C, bet arī ļoti atkarīgs, jo man liekas, ir reizes cilvēkiem, kurš patīk, man tāds, tā kā visu laiku var ļarkstēt, bet tā kā, ja esmu cilvēkiem, kurš tā kā tik ļoti nezinu vai nejūtos tik ļoti ērti, tad es visu laiku vienkārši, man būtu tāds, sēž sēdēt. Ne tāda,
Un tādā zolīda atturīgā. Un ne jau pat tā, ka tu tēlo vai kā. Bet vienkārši nejūties tā. Vienkārši ir tāds, jā, nu tā kā ir okei, būt šeit, to saproti, bet nav arī tā, kad visu laiku, mierīgi, atturīgi, tā kā. Jā. Bet, ja tu, tā kā, ļoti atkarīgs, kādā kompānijā, izskatīsim citādi punkti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 14, 19. Tu esi izklaidētājs. Opā. Es arī savu laiku arī esmu tā paša apvilkus. Pat, izlasīsim šo. Pat gaidīšanu rindā pie zobārsta tu parasti izvērt par jautru pasākumu ne tikai sev, bet arī pārējiem, kas pirms tam bija manāmi sabijušies no šā ārsta. Tu ikvienā ballītē esi īsta sabiedrības dvēsele. Tev padomā ir gan joki, gan ballīšu spēles, gan jautras atrakcijas. Nav jau brīdums, ka vienmēr esi ballīšu lūk to viesu saraksta augšgalā. Nu, re, paskat. Nu, šiki. Kādu brīdi iepauzējam, un tad ņemam nākamo, vai tu esi gatavs uzreiz atbildēt uz jautājumiem? Bet tu skaties, man kūdra matos? Jā, tu iekso kūdru, tā darot. Bet uz pieras tieši, tā kā. Jā. Ir vēl. Nu, viņi kamerā neredz noteikti. Nu, tur daži punktiņi, šur, tur. Zini, man atkal ir bail, kad atkal kaut kas vairs nefilmējas, es uzmetīšu maci. Vienkārši uzmet aci, savu vērīgo aci. Aci ir uzmesta. Varbūt tu gribi kaut kādu mazu reklāmu sponsorēto no Viskaļu puķiem pateikt. Es domāju, ka Google parādīja kādu puķīti. Nu, zin kā, tiem, kas varbūt audio klausās, būs tā diezgan grūti, kad aprakstītu tā. Te mums auga pelargonija. 5 centimetri gara. Tādā vēs zaļā nokrāsā. Man tā, ka sagribējās tos sieru salātus tagad. Nu jā. Aiciniet vienkārši uz balīti, kurā ir siera groziņi, kādu maizīti. Jā. Un skrūvis. Un balīti izdosies. Jā. Bet es domāju, ka mēs varam pārcelties uz iekšu un tos turpināt ar puķu pat apgleznošanu. Turpinām. Jo sīpoli mums ir sazīmēti, un tad mums vajag to lielo smuko māla podu, kur mēs to sīpoli liksim iekšā. Salikt iekšā. 8. Jā. Viss prīmā. Nu, super, sarunāts. Labi, sastam plaukstas, un tad tā kā esam tad nākamajā kadrā, kad mēs ar plaukstām. Tā kā tur priekšā vai te? Nē, šitā tā kā sev. Mēs žem tā kā, bet mēs jau tur sēdēsim. Mēs sastam plaukstas, un pēkšņi mēs tur būsim jau nākamajā vietā. Davai. Nu ko? Paskat, mainījām lokāciju. Tiem, kas klausās mūsu audio, jo mūs arī var klausīties Spotifyā, tie ir tāds what the fuck. Kas tās aplaustām bija, bet tagad mēs esam iekšā telpā, un mēs apgleznosim mūsu māla puķu podus, kurus mēs nopirkām šodien Pepko. Nice. Jūs, ka viens bija, man ir glancētais. Jā, viens ir glancēts, viens ir glancēts, un viens ir tā kā matēts. Mums skaits, ka tā bija 2 ir matēti, bet ko tur vairs? Vairs nemainīšu. Un tad mēs nopirkām kādu poster paint. Kāpēc poster nav ne jausmas? Pepko vienkārši bija. Vai ir kaut kāda speciāla priekš plakātiem krāsas, nezinu. Jā. Bet ar cerību, ka viņi turēsies arī pie podiņa. Jā. Es nevaru attiesīt to krāsu. Auč! Tev iesties skoču vienmēr kaut kā pasties. Es taisīju otrā pakas pusē kaut caurumu. Bet, jā. Ideāli, te ir visas krāsas, ko mums vajag. Vienīgais tā zemjā bišķiņ sabirdinēsies tajā puķu podā, bet nekas. Mums būs kaut kas, kur jaukt tās krāsas, vai iztiksim ar oriģinālajām? Es tev varu piedāvāt šo krūzi, kur jaukt krāsas. Davai. Justīne, pastāst, kāda ir tev plāna vasarai? Plāni vasarai? Tādi atsevišķie plāni ir bez Santas, jo mēs pēc tam varam pasāstīt par mūsu kopīgajiem plāniem. Protams, bet augusta plāns ir izturēt līdz jūnijam praksi, kurā es eju. Praksi? Tā skaitās, kinda prakse, tāda izaugsmes prakses saucamā. Jā, tādi mini plāni, sasniegumi priekš manis. Un vasaras laikā, ko es vēl gribētu doties atkal laivu braucienā kopā ar ģimeni.
saorganizēties. Tu esi brauks vairākos, Mēs braucām vienu reizi pa Daugavas lokiem tieši. Latgalē bija riktīgi forši. Mēs sākām Krāslavā, beidzām Daugavpilī. 2 dienu tāds brauciens ar laivām bija riktīgi forši. Tu nepiekot, protams, ar to laivu? Vai tur ir tā, ka tu plūsti un lēnām airējies? Tu vari arī plūst un ik pa laikam airēties. Galvenais airēties, lai tu tā kā esi uz trases, bet nav tik būtiski, lai tu ātrāk tiktu uz priekšu, jo mēs jau visi tādā vidējā tempiņā. Nu, vot tā, vispār, no tādiem plāniem atsevišķiem, tas arī ir viss. Es gribu vienkārši vairāk laiku pavadīt kopā ar droši vien ģimeni, saplānu kaut kādus vairāk ceļojumiņus, doties pārgājienos, ko mēs jau esam veiksmīgi sākuši abas divas, gan to ar Arturu ik pa laikam, gan es ar brāli un māsu ik pa laikam dodos. Tad tas laivu brauciens, atvaļinājums, brauciens uz Dāniju man iekrīt jau pavasarī, nevis vasarā, tā kā tas ir. Kad tu brauc uz Dāniju? Es braucu uz Dāniju 8. aprīlī uz nedēļu. Tas ir drīz reāli. Uz Kopenhāgenu. Jā. Tā kā šī sērija iznāks, man liekas, tad būs jā, tad būs jau Dānijā. Kopenhāgenu. Nu vot, pabraukāšu ar veļuku tur. Tur jau visi braukā tikai ar veļukiem. Pēc tam jau ir vasaras visi tādi lielie notikumi, kur iespējams, ka mēs kaut kur vēl savienosimies, apvienosimies. Es jau, protams, visvairāk gaidu to augustu. Es nevaru. Man liekas, ka tas būs... Tas būs gadsimta notikums. Man tā šķiet manā galvā. Es jau varu izstāstīt savu bēdu arī par augusta, septembra to nelāgo sakritību. Kad Justinam Timberlakeam, kurš ir mans mīļākais dziedātājs. Kopš bērnības, kopš agras bērnības. Es pat neteiktu, ka tur jau nav vairs tikai tā dziedāšana. Es jau pat to saprotu. Nav jau ko tur sevi mānīt. Man vienkārši, visi tie viņa mūvi, tās viņa dziesmas, vienkārši tā es uzaugu no 1. klases ar viņa visiem šitiem te dziesmām un visu MTV kultūru un tā tālāk. Un es vienkārši vienmēr biju no tiem, kas teica, ka ja Justinam Timberlakeam būs koncerts, es braukšu 3 dienas ātrāk un gulēšu pie skatuves un Un tagad, kad Justinam Timberlakeam ir koncerts, man draudzene dzīvo Dānijā, Kopenhāgenā. Tieši tur, kur notiek koncerts. Un tad, kad mēs meklējām biļetes, visas biļetes jau bija izpirktas. Un nav vārdos izsakāms mans apbeidinājums par šo, jo man izsita asaras brīdī, kad uzzināju, ka tas koncerts būs. Tāpēc ir lieki runāt par to, kāds bija mans bēdas, kad uzzināju, ka tas koncerts man iet par degunu. Jo tur tagad tā kā palikšās ir tik dārgās biļetes, bet it kā ir izsludināts, mēs esam pieteikušās rindā uz otru koncertu nākamajā dienā, bet tās biļetes vēl, tā rinda vēl ir, kā nav pasludināta biļešu pirkšana. Laikam tas. Vai arī mēs esam rindā, kur vienkārši kāds atsakās. Es godīgi sakot, es to nemāku teikt. Mēs varbūt esam rindā, kur vienkārši atsakās. Tiešām nemāku teikt. Es pati tur neesmu ar šo gājus cauri. Visas cerības liku savu draudzeni Dānijā, bet pagaidām tās cerības ir tādas švakas. Tā kā, ja gadījumā kāds grib tev iedot lieku biļeti. Negrib braukt savu Justin Timberlake koncertu. Es nopirkšu tās biļetes. Goda vārds es nopirkšu. Piedāvājiet. Adekvātu summu, tādu kā... Jā, bet tas ir tāds sāpīgais moments šajā vasarā, bet ne jau par to, vai ne? Pastāsti no sākuma par saviem plāniem, un pēc tam stāstam par kopīgiem, par augustu. Mani plāni šajā vasarā, īstenībā, man liekas, man būs tāda ceļojuma vasara. Jo pēc tā kā smukas debes tāds rozā. Jā. Tiešām smukas. Un tagad man ir problēma par puķa podu, kad... Jā, man tieši tāpat. Es to krāsoju izpēru pa grīdu. Bet, mēs... labi, tāds vienkārši sakot, jūlijā nopirku biļetes uz Horvātiju. Tā kā braukšu ceļojumā. Man vēl vienīgais... No aģentūras vai pat ar Baltikā bija kaut kāds tur biļešu izpārdošanas, kaut kas tam līdzīgs.
Un tad es nopirku lidojumu biļeti uz Horvātiju. Un tad man vēl jāsmeklē visi bookingi, visas naktsmītnes un vispārējais, kas būs gan jau diezgan liels čakars. Bet jā, kad es braucu uz Horvātiju, pēc tam augusta sākumā mēs ar Justīnu braucam uz lielāko notikumu, man liekas, pasaulē koncertu turnēju ietvaros, kas ir Taylor Swift's koncertu! Es nenormāli excited. Vēl interesants fakts ir tas, ka īstenībā mums tikko pārtrauca kameru filmēt. Bet, ja mēs būsim Taylor Swift's koncertu, esmu super excited. Es domāju, ka... Ja jums ir kaut kādi ieteikumi, ko darīt Polijā, Varšavā? Jā. Droši, jo mēs gribam tādu kā tripiņu uztaisīt. Jā, mums vēl nav visas galam izplānots. Varbūt tas mūsu ceļš vedīs caur Lietuvu un tad uz Poliju. Jā. Būs super forši. Es domāju, ka man liekas, ka es 20 gadu atcerēšos to, ka Taylor Swift's koncertā bijusi, jo es vienkārši tagad tik pa laikam klausos kaut viņas dziesmu, vai man tiktos kāds video, kur viņi tur koncertā ciet, man nāk bimba, man draugi bimba. Jā. Man tāds, es tur būšu, bet man bail arī, ka es to koncertu vienkārši nobimbāšu, un būs tāds, un kad man visu laiku vienkārši rauz tādu ugly cry. Un, jā. Ok. Viņi ir nožūši, patiešām. Jā. Mēs izfēnojām mūsu puķu dažās vietās nebija nožūši. Bet tādi labāki, daudz labāki. Jā. Es neatceros, vai šis jau bija iepriekšējā fragmentā vai nē, bet es viņus taisīšu itāliskajās noskaņās. Italiāno. Zilajām puķītēm. Es nezinu, vai šitā krāsa zilā varbūt ir pārāk indīga priekš itāliskajām noskaņām, bet kaut kā mani viņi uzrunāja. Es mēģināšu ar šo. Labi. Zīmēt mazas zils puķītes. Tā ir tā ideja. Nu, feini. Justīna, kas tavuprāt, kuras ir skaistākās vietas Latvijā, kur aizbraukt pavasarī? Vispār jūras? Varbūt arī jūras. Justīna ir turisma speciāliste. Justīna. Jā. Tā kā Justīna pastāsta, kur vispār... Vairāk jau, protams, tā Jelgava un Jelgavas novads un arī Zemgaliem. Bet es ieteiktu, protams, ir daudz vietas, kuras rāda visādos tajos short video, kur braukt, ko skatīties. Tāda informācija noteikti ļoti daudz. Bet no Jelgavas un Jelgavas novada es ieteiktu Vilces. To mūžu, jā. Tur ir Vilces mūža, tur ir tā pastaiga. Pagad, tas Vilces dabas parks ir tas pats, kas tā Zaķupļava? Jā, Vilces grava Zaķupļava. Tur ir forša vieta, kur taisīt gan pikniku, tur ir forša vieta, kur pastaigāt. Priekš Zemgales tāda netipiskā, kā viņu sauc, tāds zemes, nezinu. Nav plakans, koroči. Jā. Tāda interesanta vieta. Blakus tā foršā muižiņa, blakus turpat var uzspēlēt disku golfu, ja kāds ir mēģinājis. Jā, tur ir tās disku golfa. Jā, tā kā tas tāds, tā, man liekas, viena no tādām foršākajām vietām Jelgavas novadā. Pavasarī ļoti populāras vietas ir visas vietas, kur var vērot putnus. Tu esi kādreiz gājis vērot putnus? Jā. Nopietni? Jā, es esmu gājis, tāpēc, kad es arī organizēju tādas ekskursijas, kas ir par putnu vērošanu, piemēram, Jelgavā arī. Tas man neglīd puķus puķpodas. Parādi. Bet man arī, bet es domāju, ka tas nekas. Viņas pēc tam kaut kā nožūs un paliks mēs viņas sakrāsim daudz un nemaz nemanīs. Jo man jau arī nesnāk skaisti. Jo es puķu pots bija smukāks pagaidām pirms es sāku viņu darboties. Man ir līdzīgi. Vārdu sakot, jā, visas putnu vērošanas vietas rekomendēju, tas ir interesanti, tas ir meditatīvi, tas ir forši. Jelgavā tāda īpaša vieta ir Svētas Palienas pļavas. Es tiešām neaizbraucu turien, jo, man liekas, bet nevis Svētas koka laipas, nē. Jo ir Svētas koka laipas, kas ir, tā kā Svētas upes arī netālu tā kā vietā, bet ir arī vieta, kas ir Svētas Palienas pļavas. Vai tā vieta, kur laipas nav tā Paliena pļavu vieta? Nē, tā īstā teritorija skaitās teritorija, kura ir jau iekšā citos pagastos, nevis Jelgavas valsts pilsētas teritorijā. Tur ir Livbērzes un Valgundis tur tādā vietā. Principā par to vietu var atrast informāciju. Viņa ir viena no lielākajām putnu migrēšanas vietām. Tur tā kā ārkārtīgi simtiem un nezinu, cik tur daudz tie putni vienmēr ir. Un ir arī tādas akcijas kā putnu dienas.
Un pagaidām ļoti neglītas puķots. Man liekas, vienkārši kaut kā blietējuši. Nekas. Man pagaidām arī nav tā kā manas ekspektācijas. Nav tas itāļu vibes tik ļoti kā es. Es domāju, ka tur papildināt vairāk stoņus, varbūt kaut ko visu tā kā pleckāt virsū tam bodam. Varbūt tā būtu smukāk. Jo pagaidām izstāst tā, ka bērndāžnieks būtu kaut ko zīmējis. Nu, man arī līdzīgi, tā kā, jā, skatīsimies. Jā, ko es stāstīju. Tajās sēdspalnas pļavās var sastapt, baigi daudz dažādus migrējošos tos putnus. Tā vieta ir populāra tieši pavasarī. Tur arī ir savi ierobežojumi. Ja kāds grib doties to vietu, tad lūgums iepazīties ar saistošiem noteikumiem. Piemēram, vizit Jelgavlapā. Noreklamē. Jā. Bet vispār tā vieta ir... Jā, man liktos, ka ir forši tur, kur pavasarī var sajust to riktīgi pavasarīgo vaibiņu. Arī, protams, tās koklaipas, kurš tu teici. Jo, tā kā pavasaris ir tāds palu, ūdens iešanas, ziedēšanas un putnu migrēšanas laiks. Tā kā visas vietas, kas kaut kādā veidā man asociējas ar to, tās man patiks. Un ja jūs zinat vēl kādu labu ieteikumu, kur doties, tad padodat ziņu. Ja, es nesen biju aizbraukusi tajā pusē, uz tā kā Jūrmalas pusi, kur ir tā... Sloka, jā. Jo man patīk, ka tur ir gan tas ķemeru parks, gan tā slokas laipa, gan tas purva tīrās. Kad tur tā kā tu aizbrauc vienu dienu, tad tu ej no vienas vietas uz otru un blablabla un atpakaļ un visu kaut kā tam līdzīgi. Es uz savas grīdas uzrakstīju krāsnes, mēģināšu kādu čeku viņus attīrīt. No Itālijas pagaidām baigi maz tā. Neziņas, nemiņas. Smaka pat nav, Principā mēs jau abas divas esam tādas, kas, es nezinu, man liekas, Tornēs gājis mākslas skolā. Es gāju pusgadu, bet es saprotu, ka to nevar redzēt. Jā. Es neesmu gājis mākslas skolā, un es arī baigi ar to nekad nevarētu lielīties. Man ir tikai iedvesma un vēlme. Mēs pat esam taisījuši tos saucamos glaznošanas retrītus. Jā. Jūras krastā. Glaznošanas retrīts. Jā. Mēs kaut kad Melnsila kempingā paņēmām tā kā glaznošanas to lietu, uz kā glazno palika. Nē, es nezinu, kā to sauc. Kaču vietu, uz kā tu glazno. Portfolio. Canva, bet es nezinu, kā latviski viņu sauc. Un pamodāmies. Labi, iepriekšējā vakarā mēs trīkņā, ka normāli iedzērām kaut kādus krūvi. Nē. Mēs kaut kādus čiekus lasījām. Bija tāds mierīgs, man liekas, ne? Tas bija tas, ka mēs ar Renāti jau Jā, tas jau bija tāds salīdzinoši tāds mierīgs. Bet glaznojām mēs, ka tur bijām divi tāds. Pareizi. Jā. Mēs to vakaru supojām uz jūras, kas arī īstenībā ir ļoti interesants stāsts. Es nezinu, vai to drīkst tādu stāstīt, bet tas ir baigi interesanti. Tas ir. Jā. Mēs bijām vienmēr, caur tādām puķēm izstāstījuši. Mēs supojām. Mēs bijām divas jaunas, skaistas single meitenes aizbraukušas uz kempingu. Teiksim 20, piemēram, ideja. Bija ap 20 gadiem. Un mēs supojam. Un ir jau vēls, un pēkšņi tie paši darbinieki tā kā arī nāk uz mūsu pusi. Un tur kaut ko, meitenes, tur kaut ko tur runājas un šķalojas. Un jautā, vai mēs varam viņiem tā kā iet tālāk, tā kā supot. Un mēs tāds, mums jau drīz... Ko mums skaistām jaunām neprecētām? Mēs sākumā tur tādas, bet mums jau tā stunda, jo mēs jau stundu izdarām, mums jau tā stunda tūlīt beigsies. Viņiem tādi, nekas meitenes tur stunda. Nedomājiet par to nomu, pavadīsiet. Piķis nav problēma. Piķis nav problēma, ja jau viņi tur strādāja. Bet piķis nav problēma. Dodaties ar mums tā kā tur supot. Un tad mēs viņiem, man liekas, kādu pusotru stundu arī supojām pa jūru. Kaut kādā mid-supiena laikā, ka mēs kaut kur šodienas viņi pēkšņi, kā lai es to tā noraksturoju, izvelk no kabatas ziceli, izvelk tādas vielas. Tā zaļā tēja. Un piedāvā darīt vielas, darīt lietas ar, Jā, tādu relaksējošu. Varēja saprast, ka viņi dzīvo pie jūras. Viņi ir relaksēti ļoti. Viņi piedāvāja mums arī relaksēties. Neko sliktu, tikai relaksēties. Un mums tāds, protams, uz supa. Bija jau tumšs, man liekas, tā kā mēs jau pa kādu tumsu tur supojām. Mums bija tāds, davai. Parādīšos mums šo te Igauniju. Jā, aizsuposim līdz Igaunijai. Un tad mēs teicām, un tad supājam. Tad mēs kaut kur vēl apstājāmies, kā kaut kādās kāpās tur gājām. Jā, tādi
Bet bija tādi mazliet tādi, jā, bija interesanti vaibi. Jā. Bet nebija tādi dangerous, nē. Nē, es iekšā ļoti relaksēti vaibi ar viņiem bija. Tas, ka viņi vēl kaut kādus kūliņus, tā kā mēs supojam, un viens no viņiem tā kā stāv un gaisā uzmet kūliņu un piezemējas tā supā. Tas viņi kaut kam līdzīgi darīja. Kaut kādus trikus viņi mums tur rādīja. Nu jā, vārdu sakot, mēs, protams, tajā laikā bijām šokā. Mums bija tāds, ka Dievs, kas notiek? Mēs, jā. Bet bija tā ļoti forši. Bet tas bija feini, es teiktu feini. Tas tā kā piederējās pie tās vietas, pie lietas, pie mūsu vecuma tajā laikā. Tas tā kā kaut kā viss tā smutlī sagāja. Jā. Bija forši. Bija patīkami. Un jo dušā mums ļauj pēc tam ieiet, lai gan duša bija cieta karstā bez maksas arī tur. Vai tas jo mēs viņiem teicām, bet tur tās dušas arī, tur par to supu nomu, par to, ka tās dušas līdz 8 strādā, viņiem tur, nē, tas neko neuzsaucās. Bet, ka mēs pēc gada tur bijām ar saviem štuceriem jau. Tad bija cita runa, tad bija cits bazars. Tad bija cits bazars, jo tad mēs gribējām arī, bija jau tā kā vakars, gribējām iet dušā, un nē, dušas līdz 8 strādā. Neatcerējās, ka pirms gada viņiem bija meitene. Jā, bet tā notiek. Viņi negribēja laikam tikai draudzēties. Man liekas, Melnsils īstenībā ir viena no mūsu, stabili, nevis, man liekas, bet stabili viena no mūsu iemīļotākajām vietām. Tā ir vieta, kur mēs esam gan 2, gan 3, gan 4, gan Jāņos, gan Vasarā, gan viss kaut kur bijuši. Mums kaut kā baigi tā vieta, man liekas, patīk, tāpēc, ka tur viss ir tā kā vienkopas. Tu vari aktīvi atpūsties, tu vari tur paēst tajā foršajā krodziņā, tu vari tur pagulēt, un arī dažādos līmeņos, ja tu gribi budžeta līmeni, ņem un to telti, jā. Droši, ja tu gribi tā šikāku, arī iespējams. Jā. Tā mucu māja, ja tu gribi, guli vispār, viņiem laikam arī bija tās viesnīcas tipa. Jā, viņiem ir tāda numuriņa. Bet tur jau ne. Kas tu tur, jā. Kas tu tur? Un tad mēs slaiku tikai pie jūras, dzīve mana. Pie jūras dzīve mana, tā kāds liktenis man ir lemts. Šo jūru. Liktenis ne, kaut kā tur bija tālāk, neatceros. Tagad man rokās ir 2009. Gada novembris īrups izdevums. Uz vāka ir Avril Lavigne, Taylors Lautners un Taylor Momseta. Un te ir tests, kurš ir tavs intrigantas stils izpildi tests. Tas būs tavs. To es pildīšu, jā. Goda vārds. To nevajag padot pildspalviņu kaut kādu, ko? Kaut kādu rakstamrīku. Vajadzēs. Tā. Riskantās ballītes, ja nevar... to es nemaz nelasīšu. Kas tur bija? Būs stāvoklī, jo nemaz to nenojaut. Ui. Tā. Kā pamest? Horoskopi. Kas bija pēc horoskopa? Dvīnis. Tu izdvīnis. Izlasīsim, kas bija tev paredzēts pirms laba laika. 2009. Gada novembrī, ja? Jā. No maija līdz 21. jūnijam, principā līdz saulgriežiem, kas tev sagaida. Dvīņa laiks, iegrožot savu brīvo garu. Pievaldi savu aso mēli un spuraino raksturu, jo sāksi krist uz nerviem. Dievs, kas brutāli. Tā riebīgi. Vai ne, vatars fakers, kas viņiem ir? Parādi sevi no labās puses, ja vajag izliecies, jo tā iegūs kāroto. Šits neizklausās pareizi. Vismaz uz vecāku vai vecvecāku strīdiem tas iedarbosies. Ļoti weird. Ar draugiem esi uzmanīgs, jo viņiem var nepatikt tava pēkšņā divkosība. Kas? Paga. Tas vēl viss ir nieks. Kas tev gaida mīlestībā? Tas ir svarīgākais. Pielabinies simpātijai ar kādu kārumu vai pārdomātu dāvanu. Iesakām, centies uztvert nopietnāk savu dzīvi un kontrolēt to. Oh my god, tā dīvaini, tā pārāk tā. To dvīni pirms 15 gadiem iedod depresijā. Kaut kā viņi tur britīgi uzbruka pēkšņi man. Ko viņi tur uzbruka man? Un veiksmīgas dienas ir vispār norādīts 21. un 25. novembris. Kaut ko viņi man te... Kaut kas te nav. Rekur kaut kāds tests. Davai. Vai ir īstais laiks attiecībām? Davai. Oi. Ko Santa atbildēs? Atbild uz sīrupu jautājumiem un noskaidro, vai šobrīd tev ir vērts iesaistīties attiecībās. Varbūt nogaidīt. Pārsteidz mani. Vai tu jūties
vientuļa? Atbilžu varianti. Dažreiz. Visu laiku. Nekad. Vai gandrīz nekad. Es teikšu gandrīz nekad. Tieši tas pats, kas pirms 15 gadiem. Oi, rekā. Bez vai es visu atbildēšu tāpatās? Kāda ir tava diena? Esi aizņemta, bet viss ir sakārtots tā, lai nejustos pārgurusi. Tukša. Bieži vien nav ko darīt. Saplānota. Tev vienmēr kaut kur ir jābūt. Vai pārpildīt ar pasākumiem un nav laika apstāties. Nu, es guru līdz vieniem, tad es šiftējos. Es teikšu, ka... Esi aizņemts, bet viss ir sakārtots tā, lai nejustos pārgurusi. Nu, no rīta nāc pārāk aizņemta, bet... Labi. Labi. Pēdējais puisis, kurā tu biji ieķērusies. Glīts, bet tūmā bija arī labāki. Oh my God. Īstais cilvēks īstajā laikā. Mazliet nobijies. Jautrs, bet ātri noguru no tavām nebeidzamajām aktivitātēm. Tagad man par Artūru šis jāsaka. Jā. Daudz teikšu to bēju. Īstais cilvēks īstajā laikā. Nu, protams. Nu, ko es tur vēl atbildēšu? 0 punkti. Tā. Dzīve mājās ir saspringta, jo visi ir aizņemti. Viss kārtībā. Tiesa, tu pārāk bieži neuzturies mājās. Normāla. Tava ģimene ēdienreizes parasti ietur kopā, vai haotiska. Viss cits uz citu kliedz, viss citi uz citiem kliedz. Es bērnībā atķeksēju pēdējo variantu. Ne? Jā. Es teikšu tās priekšpēdējais pa pusdienām kopā. Normāli, tava ģimene ēdienreizes parasti ietur kopā. Jā. Kad tu satiec kādu jaunu puisi, tu parasti runā par visām aktivitātēm, kurās esi iesaistījusies. Par visu to, ko viņš runā. Jā, par visu to, ko viņš runā. Jā. Par visu. Tu vienkārši ļaujies sarunas plūsmai, vai arī par taviem hobijiem un nākotnes plāniem. Jā, mēs nerunājam par kādiem random 6 vīriešiem. What the fuck? Es nezinu, par kādu bija tie varianti. Nu. Visām aktivitātēm, kurās esi iesaistījusies. Ko es daru vai ko viņš dara? C bija... Pa visu plūsmu, un kas bija pēdējais? Par hobijiem un nākotnes plāniem. Es nezinu, es ņemšu hobiju un nākotnes plānu. Labi. Lai gan, ja kāds jautājums nenājas ar šiem vīriešiem, neko nezinu. Nevienu vispār nekontaktējos. Bet neelpoju to pašu gaisu, ko elpo svešu vīrietis. Draudzenes draugs, kam tu uzticies, izplata nepatīkams. Vienkārši draudzene, kam tu uzticies, izplata nepatīkamas baumas par puisi, kas tev patīk. Oh my God. Tu ceri, ka viņa mainīsies uz labo pusi, ignorē teikto, ieklausies, bet saprot, ka tev viņš patīk tik un tā, vai aizmirsti par viņu. Zini ļoti atkarīgs, ko viņi saka. Es teikšu priekšpēdējais atkal. Nepatīkamas baumas atceries, ja? Nu. Aizmirsti par viņu. Ja? Es esmu priekšpēdējais. Priekšpēdējais. Ieklausies, bet saprot, ka tev viņš patīk tik un tā. Tik un tā. Your love is so bland. Labākais veids, kā nodrošināt, lai tavas sirds netiktu salauzta. Vienmēr turēt kā rezerves variantu vēl kādu puisi. Dievs. Neiesaistīties attiecībās. Apzināties, ka ir arī svarīgākas lietas. Vai iepazīt viņu lēnām. Kas jautājums? Labākais veids, kā nodrošināt, lai tavas sirds netiktu sāpināt. Dievs, nezinu. Anna, viņš tas sad cringe, tas tests. Ļoti sad cringe. Nu? Priekšpēdējos ņemšu. Apzināties, ka darīs. Svarīgākas. Ok. Kas tad beigās esmu? Tā. 8 līdz 14 punkti. Pārāk nepatstāvīga mīlestībai. Tu neko nemeklē, jo tev patīk visi. Dievs! Tu baudi iepazīšanos ar dažādiem puišiem. Es tā nedaru. Es apsolu, ka es tā nedaru. Flirtē.
Bet tas nenovedīs pie stabilām attiecībām. Viņš tā nedara. Pamēģini vairāk koncentrēties uz skolu. Tas tā kā padlas. Papildini savus talantus, vai pavadi vairāk laika. Pavadi vairāk laika kopā ar draudzenēm vai draugiem. Rekā. Nu, vo. Tā mēs atklājam patieso dabu tam visam. Šādi izstījās testiņš, kuru gada izlaidums 9. gada septembris. Tikai noderīgi. Nu, lūk. Bet tie testiņi bija kaut kas, katru nedēļu iznāca sīrups un bija tāds, Jā. bija jauns tests, jauna plakāta, jauna uzlīme, dzīve atkal sākās no jauna faktiski. Ej, nu mēs esam pabeiguši, tu esi pabeigusi? Jā. Es arī vairāk negribu piebāzt, jo es tieši gribēju, lai viņas tā kā tādas šur un tur. Šur, tur, it Es jau nekur. likšu iekšā. Krotiņā zem galda. Šur, Kur tavējās? tur, it nekur. Manējā ir... Tiem, kas neredz, man ir tāds maigs ārts zīmējums, jūs tienē baltas lampuķiem. Lai gan arī Spotify'ā mums ir pievienots klāt video, tā kā jūs arī varat Spotify'ā mums uzvest aci. Uzvest aci varat mums Spotify'ā. Nu, jā. Jā, man bija, ka mēs šo sēriju, man liekas, sākām ar tādu jā, es tur noskaņu, tad tāds ļoti nopietnas. Ļoti Tagad tāds ļoti Iegājām tā kā ļoti. Iegājām tādā, nu tā, ka pilnīgi pēc šitā varētu iet kādu semināru novadīt. Tādā nopietnējā garš stāvoklī. Jā. Apmācība, semināri, retrīti, kaut kā tādi pat, garīgs pieskārienis tam visam. Saulrietis pagājis un, jā. Un vakars ir klāt. Vakars uz ezeru. Nu, kā ir tas teiciens vakars uz ezeru? Nu, Nezinās. Ne, tāds arī ir. Vakars uz ezeru. Kāpēc? Kāpēc vakars ir uz ezeru? Jā. Jā, nezināšu. Nē, Tā kā uz tādas liriskas. Lirisks, bet man liekas, tāds pārāk lirisks vibes. Man ir tāda noskaņa, ka es pēdējās 2 stundas klausījos tā kā Relax FM un es esmu pārāk relaksēta. Tā, ka, pārāk bet ļaujies. Mums gaida tāds patīkams vakariņas, jā, batātīti, jā, tur bija. Ar turku zirnīšiem. Ar turku zirnīšiem būs forši, būs labs vakariņš. Jā. Brīvdienīs priekšā un tiekamies Pēc mēneša? Maijā. Zini, es tam bija vienam video, ka mēs varētu tā kā, bet tad mēs nevarētu kameru pielikt tam klāt. Bet, zini, kā atceries, mēs vislabākās sarunas bieži visrandomīgāk, kad tieši kaut kur ej. Jā. Kad kaut kur staigā, un tad kaut kā runā. Pieras kamera. Jā. Jā, GoPro piestiprināt. Un es domāju, ka mēs teorētiski arī vienkārši ejot varam piespēlēt mikrofonus un vienkārši iet un runāt un to visu ierakstīt. Vienkārši nebūtu video. Kaut kā tur kabatās varbūt telefons. Bet tas būtu vajag ar audio formātā, jā. Bet mēs varam kādreiz kādu ekstra epizodu varbūt uztaisīt tādu audio vienā pastaigā. Jā. Vai staigājumais, vai negluži neskrējumais, bet es nezinu, kurš eju ar šo. Staigājumies, bet zini, mēs varētu taisīt kaut kādu epizodu arī, kur mēs taisam ugāru. Kas ir ugāši? Ugunskura. Nu, tā kā atļautajā vietā, atļautajā veidā, bet cep tur kaut ko. Nu, šampiņons. Nu, kaut ko tādu. Bet to joprojām, ja jums ir idejas, ko jūs gribat dzirdēt, droši. Rakstiet. Jums oriģinālā ideja šī tēmai bija vienkārši stāstīt tik stulbs stāsts no mūsu dzīves, ka pilnīgi raudāt gribas. Bet tur mums kaut kā, es domāju, ka varbūt nevajag. Nevajag to aprīli nevajag tādu padarīt. Jā. To varēs novembrī darīt. Novembrī būs perfekta epizode. Un tur varēs visas tās lietas, par ko domā vakaros, kad nevar aizmirst, tad varēsim izstāstīt tajā epizodē. Tad būs tādas, smagā artilērija. Tagad tā pa vieglo vēl tomēr. Liriski, bet pa vieglo. Jā. Nu labi, ēdīsim lociņas. Maijā varbūt parādīsim rezultātu, varbūt arī ne, varbūt būs figuškins, bet skatīsimies. Jā, labi. Sākā vajag plaudēt? Nē, es nezinu, es apmūls. Ja tev patīk šis video un aizmirst uzspiest laiku, mēs iznākam vienreiz mēnesī. Mēs esam gan YouTube, gan Spotify'ā, gan TikTokā. Ir mazas snippet no epizodēm. Jā, visā man bija interesants, kad tas TikToks par to, ka tu stāstīji, ka par 2 uzvārdiem bija ļoti daudz cilvēks arī komentēja, ka viņiem arī dzimtā. Tas laikam ir ļoti bieži populāri. Lai gan viņi teica, ka daudziem ir bijis tieši tā, ka pārmērās kaut kāds burts vārdā un ka viņi paliek pie tā. Tā kā, kad vienkārši nomainās dzimtai uzvārds. Ratāk bija tā, kad caur svītiņu pieliek klāt vēl vienu uzvārdu. Tā kā tev vai
vecmāmiņai, vecmāmiņai bija tāds... Nebija tik unikāli, vārdu sakot. Kaut kas... Ne, viņi tieši bija unikāli. Nu, it kā, jā, bet kaut kam jau tur rakstīja daudz tie komentāri. Jā, daudziem bija, ka pārvainījās un tā tālāk. Tā kā tā, labiņi, jokiņi un līdz nākamajai reizei. Es teiktu, mēs būsim skaidrā nākamreiz, bet es nevaru apsolīt. Zūd ticamības moments.